Hei, hei, KP kvadrātā atkal pie jums kopā piekdienās šeit Pēcinieks un Petersons ar dažādiem investīciju un ieguldīšanas stāstiem. Šīs nav rekomendācijas, šie ir tikai mūsu stāsti, mūsu vērojumi. Nekas no tā, ko mēs stāstam, nav jāuzskata par ieguldīšanas rekomendāciju. Tādas tās nav. Un arī tās akcijas, kuras mēs šeit pieminam, var gadīties, ir mūsu portfeļos. Sveiks, Kaspār! Sveiks, sveiks! Nu, es nezinu, vai tu pamanīji. Es pamanīju to, ka šajās dienās Nacionālā avio sabiedrība Air Baltica ir pusgada rezultātus nu, parādījusi padomēji. Pagaidām vēl ne tā kā visiem, bet gan jau šajās dienās tie tiks publicēti. Mēs ierakstām ceturtdienas vēlā pēcpusdienā, te jau vakarā, līdz ar to vēl pagaidām nekas nav parādījies, bet ir zināms tas, ka 3. augustā nu, padome, ja pareizāk sakot, droši vien tā kā īpašnieks ir devis piekrišanu obligacionāru sapulcē sabiedrībai, jeb Air Baltica, prasīt tādu kā stratēģisku tilta finansējumu, lai varētu uzsākt biznesa plāna realizāciju. Tātad biznesa plāns ir apstiprināts arī pie īpašnieka. Mēs vēl, protams, to neesam redzējuši un droši vien arī pilnā izmērā neredzēsim, bet nu, kaut kādus aptuvenus jau noteikti žurnālisti izprasīs, kaut kādas tādas aptuvenus ievirzes, un gan jau arī ministrs Kozlovskis un arī premjers nenoturēsies, kaut ko drusku pastāstīs sabiedrībai vairāk. Kas tavā redzeslokā ir tāds interesants šajās nedēļās, šajās dienās? Jā, šajās dienās ļoti karsti iet tirgos ar čipu akcijām. Dienā, kad mēs rakstām, viss lido uz augšu, iepriekšējās dienās viss gāja uz leju. Tādās dienās kā šī liekas, taču vajadzēja pirkt, bija tik zemu, kuras bija ātrāk, un tie kāpumi daudzām akcijām tiešām ir ļoti iespaidīgi. Bet tajā pašā laikā daudzām akcijām arī kritumi bija bijuši ļoti iespaidīgi. Tas pats Sandisk, kurš pagājušā gada, kad viņš iestartēja biržā, viņš bija pieaudzis tik daudz, ka tagad kritums no augstākā punkta līdz zemākajam bija gandrīz 60%. Un, protams, tas nepalīdz spekulantiem. Jā, tur nāk ziņas no Korejas, ka tur diezgan traki viss kaut kas notiek. Cilvēki bija mēģinājuši izspekulēt visu kaut ko un savas dzīves uzlabot, bet tā rezultātā izskatās droši vien, ka būs beigās sliktāk. Un viena lieta, ko es gribēju atgādināt, to, ka, ja paskatās indeksu līmenī, nu ne konkrētu akciju līmenī, bet indeksu līmenī, tad nereti lielākie vienas dienas kāpumi indeksu šiem līmeņiem ir bijuši lejupslīžu laikā. Tā kā, Redz kā. es nesaku, ka tas tā būs šoreiz, bet es domāju, ka to ir vērts paturēt prātā. Un ir pilnīgi iespējams to, ka vakar, piemēram, ar šo te visu lielo sarkanumu tā arī bija lokāla apakša, bet, lai to apstiprinātu, es skatītos līdzi grafikiem, es varbūt šodien vakarā vai tad ceturtdienas vakarā vai pēc tam jau vēl piekdienā paskatītos, kā tad ir gājis šīm akcijām, ar cik lielu apgrozījumu tās ir augušas. Ja ir bijis liels kāpums, bet ar zemu apgrozījumu, tas parasti ir tāds salīdzinoši, ka tas tirgus nav pārāk spēcīgs. Lai viņš izrautos uz priekšu, tad tiek uz augšu, ja? Lai mēs varētu runāt par īstu pagriezienu, ir vajadzīgs ar ļoti lielu apgrozījumu, jeb lielu šo tirdzniecības aktivitāti. Nu, ja mēs to neieredzēsim, tad varbūt arī vēl kaut kādi zemāki punkti. Bet es kopumā sagaidītu, ka vēl šī vasara ar zemiem apgrozījumiem, viņa vēl tomēr kādu brīdi varētu arī turpināties. Pavisam ātrā ziņa. Nu, redz, tu vēro čipu akcijas, es atkal pavēroju, kas notiek globālajā ekonomikā. Mani interesēja Amerikas notikumi, jo nāca paziņojumi par to, ka FEDS ir jaunā Kevina Vorša vadībā likmes 3,5 līmenī noturējušas, lai gan iekšēji Fedā jau ir parādījušies kaut kādi, nu, tādi pretinieki šiem lēmumiem, un te daži pat ieceno iespējamu likmju celšanu rudenī, septembrī, oktobrī. Fed sēdēs visdrīzāk arī mēs redzēsim jaunos lēmumus. Bet tas ir tad, ja inflācija nemainīsies. Spiediens arī celt likmes tomēr pieaugs. Tas ir tas, kas daudz jautā, vai mēs redzam recesijas varbūtību.
Nu, aptuveni 20 līdz 30% tāda tiek prognozēta, un nav tāds it kā dominējošais scenārijs, bet īstenībā šie 20-30% arī nav mazsvarīgi. Ja tā skatās, to arī ir atzīmējuši dažādi Bloomberg un arī Financial Times apskatnieki, ka Amerika ir tāda, nu, kā saka, darba tirgus atdziest, mājasaimniecību uzkrājumi arī ir tā kā padilināti, ja? Un te jau var sākties visādas problēmas pie tā saucamās, kā angliski es tagad pēkšņi aizmirsu, viņa tāda garā inflācija, tāda 4,5%, ka viņi iesēžās, tad viņa tāda īstenībā diezgan riebīga tā inflācija. Mm. Nu, lūk, tas ir par Ameriku. Pārceļamies mazliet pāri globēji uz otru pusi. Tur Ķīnā, tur atkal aina ir diezgan pretēja. Tur izaugsme palēninās otrajā ceturksnī vispār līdz nedaudz virs 4%, kas ir tā kā zem pašas valdības izvirzītā mērķa. Un kā mēs zinām, Ķīnā vienmēr visas prognozes vispirms skatās pēc tā, ko valdība prognozē, un tur jau diezgan tā kā precīzi viņi paši cenšas ieriktēties tajās prognozēs. Bet, ja mēs redzam, ka netrāpa pat valdības prognozēs, tas nozīmē, ka tur valda tāda nelīdzsvarotība. Tā to varbūt varētu nosaukt. Bet, ziniet, Rūpnīca, ja drīkst iesprausties mazliet droši. ar Ķīnu. Agrāk varbūt arī viņiem bija vienkāršāk to IKP, tā teikt, īstenot. Kā veidojas iekšzemes koprodukts, tā tev ir summa ar sniegtajiem pakalpojumiem, būvniecība, preces, viss pārējais. Un tad tu attiecīgi, ja taisi to milzīgo īpašumu būvēšanu, ražošanas, vēl kaut ko, kas iet tajos fiziskajos aktīvos, un cik tur ir bijuši tie statistikas dati publicēti, cik viņi betonu ir izlietojuši pēdējās 10 gadēs, cik visa pārējā pasaule nav tur 100 gadēs izlietojusi. Attiecīgi, varbūt, ka šobrīd viņi vēl joprojām cīnās ar šo nekustamā īpašumu jomu, kur iepriekš tas, ja to var saukt, burbuli vai tendences bija uz augšu, un tas tur vēl joprojām kaut kur tur čunčinās un ņemās. Jā. Iet uz pretējo pusi, tad varbūt otrā pusē, kad tev ir tā pakalpojuma ekonomika vai vēl vairāk pārslēdzas visādiem AI un tam līdzīgi, to IKP nemaz nevar tik viegli noregulēt. Un vispār kopumā droši vien būtu jautājums, cik tu vari ticēt tiem datiem. Arī fakts. Arī. Tas ir tas, ko es arī minēju par to, ka valdība noprognozē, un tas kaut kā piepildās. Tā kā, vai ne? Un tad, ja tu redzi, ka nepiepildās, tad tu sāc uzdot arī visādus jautājumus. Bet kas par to ļoti pareizi pateica par to būvniecības krīzi, ko tu pieminēji. Viss tas ir ievilcis to Ķīnas ekonomiku tādā ciklā, kur cilvēki netērē naudu, cilvēki maz tērē naudu, un viņi tur visu kaut ko ir izmēģinājušies, lai to iekšējo patēriņu celtu un tā tālāk. Un tas arī, teiksim, no otras puses, kas ir tāda varbūt laba ziņa viņu ekonomikai, ir tā, ka pēc tādiem 3 deflācijas gadiem tās cenas ir beidzot arī sākušas mazliet celties. Ražotāju cenas pirmo reizi ir īstenībā plusā kopš 2022. gada, kā es te lasu, un Ķīna īstenībā sāk lēnām atkopties un iznākt no tās deflācijas ēnas. Bet tie smagumi īstenībā paliek. Nekustamā īpašuma tirgus, ko tu jau pieminēji, joprojām ir par 70% zem 2021. gada virsotnes un tā. Un arī, protams, kad Amerika uzliek viņiem tos tarifus, tas jau arī neko ļoti nepalīdz. Tas ir jūtams, to viņi jūt. Un tā. Bet, gaida rudenī otrā pusgada uzrāvienu. Un tad valdība cer palielināt tēriņus, un tad jau politbirojas droši vien izvirzīs kaut kādas arī jaunas nākamā gada izaugsmes prognozes, un tad jau tur redzēs, kā tas viss kopumā būs. Bet, zini, kā par to īstermiņu, teiksim, domājot īstermiņu, tur ceturkšņi un daži gadi, tur, viss kaut kas uz visām pusēm var būt, bet tādā ilgākā termiņā baigās bažas ir par Ķīnu, ņemot vērā demografiskās tendences. Viņiem būs tik drausmīgs tas kritiens, ņemot vērā. Ja citur ir bijis tas, ka rietumu pasaulē pa lielam paši ir izvēlējušies, ka mazāk ir dzimstība, ja? Tad Ķīnā viņiem vēl bonusā bija šī te vienbērnu politika, kuru tur mēģināja mainīt, ja? Bet
Bet viņiem ir tas cilvēku skaits un tāpat tur ir ko smelties un smelties vēl. Nu, it kā Jā, bet tev jau varētu, vajag jā, izaugsmi, vai ne? jā, Lai iet uz priekšu, vajag izaugsmi. Tomēr cilvēki paliek vecāki, nav tā jaunāka paudze. Nu, teiksim, tā viņi vienkārši paliek vecāki, mainās arī patēriņa struktūra. Starp citu, es nezinu, vai tu ieplānoji stāstīt arī par Japānu, bet Japānā ir interesanti pavērsieni, ka Japāna šķiet pirmo reizi, nu ne pirmo reizi, bet kaut kādā turpat ar lasīju rakstus, ka viņi pat sajūta līmenī, viņi tā kā sāk beidzot sajust, ka beidzot varbūt mēs būsim tikuši prom no tās ilgstošās kritiena stagnācijas, kas vēl joprojām bija no 80. beigām, kad bija šis lielais mega pīķis, un pēc tam viss komplektā, gan tā ilgstošā visa ņemšanās, gan arī krītošā demogrāfija, un ka šobrīd viņiem beidzot ir atnākusi kaut ka ir nevis pārdevēju tirgus, bet ir pircēju tirgus, tad ziņā to, ka kaut kādās vietās jau sāk parādīties deficīti, nu, jeb tiešām inflācija sākā atpakaļ, un tas, pilnīgi tas, bez uz ko mazliet tagad Ķīna. neieraudzīts, ja, 10 gadiem. Jā, Un, tas ir tas, ko tagad it kā īsā periodā, bet piedzīvoja arī Ķīna, un tā kā, nu, viņi ļoti, ļoti cer, ka tas patēriņa tirgus iekšējais patēriņš sāks atgriezties kaut kā tur nebūt ar dievus pusēm. Jā. Nu, ko no tā visa varbūt pasmelties investoram? Varbūt, nu, te, protams, atkal tas nevar būt nekāds neieteikums, ne arī patiesībā kā gids, jā, jo skaidrs, ka, nu, viss ļoti ātri var mainīties. Mēs jau zinām, kā ģeopolitikā tās lietas notiek. Nu, aina ir tāda, ka tā galvenā doma, ka mēs visticamāk esam tādā augstas likmes vidē, jā, un nevis tāda strauju samazinājumu vidē. Tātad līdz ar to tas ir kaut kas, ko noteikti ir jāņem vērā. Obligāciju pusē svarīgs kļūst tas termiņš, ir tas ilgums. Ja? Es nezinu, vai tu lasīji vai nelasīji arī par 30 gadu obligācijām ASV un par tiem līmeņiem, ja, ka visaugstākie. Nu, tātad tas arī ir kaut kas, es domāju, kas izriet no tā, par ko mēs īstenībā jau arī runājām. Nu, un tad tālāk, piemēram, ekonomika var iet dažādos virzienos. Te mēs varam runāt par geogrāfisko tādu diversifikāciju. ASV var piedāvāt, piemēram, šogad noturīgāku izaugsmi ar tādu inflācijas risku, un Eirozona savukārt, protams, iestājās tajā otrajā karotes pusē, ja balansā, kur tā izaugsme joprojām ir vāja, bet, nu, akcijas toties ir lētākas, jā, nekā ASV. Tas ir, nezinu, vai to var uzskatīt vai par plusu vai nē, to droši vien Kaspars var pakomentēt. Zini, kas man šodien iekrita prātā? Tas, nu, es gribu pēc tam arī pie Vorša mazliet atgriezties, jā, bet tas, kas man te iekrita prātā, es redzēju, ka šodien ir ielikt jaunu sēriju, un atkal man jāatsaucas uz to pašu Diary of CEO, kas ļoti populārs podcasts, un viņam Ray Dalio ir, un viņš tur prognozē. Es nenoskatījos epizodi, bet, nu, pēc virsrakstiem, jā, ka krīze būs, jā, crash un tam līdzīgi. Viņš jau to visu laiku jau. Un tad man patīk komentāri. Otrs vislaikotākais komentārs pie šī ieraksta ir, ka Dalio paredzēja 32 no iepriekšējām 2 krīzēm. Bet vairāk ar īkšķīšiem uz augšu komentārs ir, kurš ir rakstīts, es domāju, ka lielākā daļa no mums ir gatavi. Ja tev nav nekā, tev nav ko zaudēt. Redzi? Tas ir tas, ko mans klients toreiz stāstīja, ko es teicu, ka laime nav, laime ir tukšs kabatas šajā brīdī. Es nezinu, cik laime, jā, bet jā, tas iedod kaut kādu, man liekas, arī to, nu, realitātes čeku, ja tā var teikt, pārbaudījumu par to, kur viss kaut kas kā notiek, kā uztver inflāciju, kā uztver Es domāju, ka vai tas, ko es cituros arī novēroju, varbūt Latvijā tas ir mazāk, bet to, ko es interesanti arī, nu, Spānijā es dzirdēju no stāstiem, ir tas, ka ir, nu, piemēram, cilvēki 20 gadu beigās, 30 gados, pat pie 40, viņi kaut kā ir pat, viņi ir secinājuši, ka īpašums ir dārgs, un viņš vienkārši ir nolēmis to, ka tas nav man. Jā. Es tā kā mūžīgi īrēšu, tas man nav, nu, viņš pat netiecās, viņam nav ne tur uzkrājumu mērķu, nekas nav, ir, nu, pat neko labāk, vienkārši tā kā tu dzīvo tajā savā konstantā kaut kādā plus mīnus vidējā līmenī, un tu tādā arī dzīvo.
Bet, zini, kā par to nekustamo īpašumu tēmatu, tur es esmu šīs teorijas piekritējis. Mm. Protams, ka ļoti labi saprotu, kāds nekustamais īpašums ir aktīvs. To es ļoti labi saprotu. Nav tā, ka man jāskaidro tas, kā nekustamā īpašumu tirgus un arī patiesībā nu, tās līknes ir augušas un tā tālāk, kas tas ir par ieguldījumu veidu, bet tajā ziņā es kaut kā, nu, teiksim, tīri, nu, personīgi es esmu šī piekritējis, ka tas tomēr varbūt man ir pa smagu aktīvs. Es varbūt, jā, akcijās, jā, ETF-os, jā, bet nekustamo īpašumu es droši vien, ka nebūšu tas, kurš būs plašs investors šajā jomā. Mhm. Jā. Starp citu, es gribu vēl pieminēt, tu varēsi arī paturpināt par šiem daudz, kur tiek izteikti tagad brīdinājumi par dolāru un par dolāru kursu svārstībām. Un jāatcerās tas, ka patiesībā lielākā daļa jau aktīvi ir amerikāņu aktīvi, un tad, ja nu, mēs uzņemamies arī valūtas risku savā ziņā, pērkot amerikāņu akcijas, un mūsu portfeļa vērtība parasti nu, tiek arī dolāru izteiksmē rēķināta, jā, tātad mēs esam eksponēti uz diezgan to dolāru kursu svārstību, un te tiek prognozēts, ka īstenībā dēļ vis tā Hormuza, dēļ tās ģeopolitikas, dēļ nenoteiktības, naftas, gāzes un tā tālāk, ka tas dolāra kurs varētu svārstīties, un līdz ar to, protams, arī investorus tas kaut kādā ziņā ietekmēs. Mhm. Tāda ziņa. Man gribās mazliet tagad atgriezties atpakaļ pie Vorša un no obligāciju arī konteksta. Tas, kas ar Voršu ir mainījies, viņš atnāca arī ar tādu ziņojumu, ka viņš grib pārtraukt iepriekšējo praksi, ka viņi dod tā kā gaidens uz priekšu, jeb tā kā pasaka savas gaidas vai par, ko viņi plāno uz priekšu darīt. Jo tas īstenībā ir, es neatceros, kurš tieši to no centrālo banku vadītājiem ieviesa, bet tas bija pirms dažām 10 gadiem. Agrāk tā nebija. Tad bija tiešām tā, ka visi gaida, ko tad tā centrālā banka nolems. Tagad ir tā, ka tur viņiem ir tik daudz konferences, viņi visur viens otram kaut ko saka, viņiem ir saskaņotas runas, un tā kā viņi to tirgu mēģina vadīt. Un tā doma tāda, ka tu mēģini vadīt, nepieņemot lēmumus, un tādā veidā tu it kā samazini to tirgus reakciju. Tad, teiksim, tu tos tirgus padari tādus, gludākus, jeb vieglāk kuģojamus, ja tā varētu teikt, bez lielākām svārstībām. Tad šeit esot tieši atkal viņam pretējs skatījums, viņš grib izvairīties no šī te gaidens un veikt tieši šīs izmaiņas ar to, tad, kad ir jāveic izmaiņas, tad veicam aktīvi, bet nerunājam tik daudz. Un tas atkal var nozīmēt to, ka būs lielākas svārstības tirgu, jo tu nevari paredzēt. Redzēsim, kā viņiem sanāks to ieviest. Bet, ja tu nesaki oficiāli to gaidensu priekšā, tad vairāk parādās šīs tiešām svārstības, ja tīpaši uz procentu likmi izziņošanas datumiem. Nabaga Blūmbergs būs šokā. Tiem tā patīk sekot līdz katram. Tur tas Vanaks pateica to, tur tas izdarīja to. Viņiem patīk šī tā tās analīzes to, ka šajā reizē preses konferences paziņojumā nebija izmantots šis vārds. Aha, tad tas nozīmē 35 reizes. Jā. Bet es no obligāciju skatu punktu, es uzdūros tādam rakstam, jeb apkopojumam no PIMCO. PIMCO tas arī ļoti liels aktīvu pārvaldnieks, tieši arī fiksētā ienākuma, jeb obligāciju jomā. Un viņi beigās arī iedeva savu tādu tā kā piču, kāpēc viņu skatījumā arī šobrīd obligācijas ir tāda ļoti, viņu skatījumā ļoti pievilcīgs ieguldīšanas objekts, jeb viņu šis ar pamatojums, kāpēc varbūt to pat vajadzētu vairāk izskatīt nekā kaut kur citur. Iesākums bija, protams, par Voršu, bet arī bija par to, ka šobrīd bāzes likme, jeb šis te ASV valsts parādzīmju ienesīgums ir ap 4,5%, kaut kur tajos līmeņos 4,5%, es negribu no galas tagad nepareizi pateikt, bet tas ir būtiski augstāk nekā tas bija tajos zemajos brīžos, kad bija tuvu nullei, un šis kaut kur ir tuvāk kaut kādam vidējam ilgākā termiņā, un tas nozīmē to, ka tā ir bāze, bet viss, kas nāk pa virsu, tātad, teiksim, nākamās obligācijas nāk ar savu riska prēmiju, un viņu šis te piedāvājums ir tāds, ka īstenībā tu vari potenciāli nākamajiem 5 gadiem saveidot augstas kvalitātes fiksētā ienesīguma vērtspapīru portfeli, kuram potenciāli varētu būt diezgan līdzīgs ienesīgumam, kas varētu būt tam pašam ASV akciju tirgiem. Viņi, protams, te tā ļoti vispārēji šis tāds,
nav super izsvērtais un varbūt tādam ātrajam pičam, ja, ka S&P 500 kompānija indeksā, ja, viņi ir uzsver to, ka 10 šiem te lielākajiem emitentiem ir 39% īpatsvars. Viņi sagaida to, ka ņemot vērā pašreizējās valuācijas, nākamo 5 gadu vidējais ienesīgums varētu būt 6% gadā. Kur iziet, tas ir pie tā ir nonākts, ņemot vērā ilgtermiņa vidējos 8 līdz 9 un iedodot diskontu daļu paaugstinātajām valuācijām. Un tad nākamais atkal segments, kur viņi saka būt uzmanīgiem, tad šis ir mazliet sarežģīti, bet šis ir segments, kas ir private credit un business development. Un šajā te private credit sadaļā, kas ir business development, no tā 31% aizņem software un tech. Tas vidējais, ja? Jā, un tad viņi prognozē, ka šim arī varētu būt 6-7%. Īstenībā, jā, ka tev nevajag iet tajā private credit, jo faktiskais ienesīgums var būt šāds, nevis tur krietni kaut kas augstāk, vairāk sasolīts. Un tad ņemot vērā to, ka tev ir ASV 4,5% šī valdības likme, tālāk tev tad būs kaut kāds jeb augstas kvalitātes korporatīvās obligācijas jau būs ar lielāku ienesīgumu, tu paņem klāt pašvaldības, paņem vēl kaut ko klāt, un tu vari tēmēt uz 6-7%, tātad diezgan gludu braucienu uz priekšu. Un, ja būtu jāpaņem kaut kādās līdzībās Latvija, un ne tikai Latvija, bet, teiksim, Baltija, tad arī šeit mums vēl joprojām obligācijas piedāvā augstus ienesīgumus. Mums lokālā tirgus īpatnība ir tāda, ka šie obligāciju piedāvājumi ir salīdzinoši mazi, viņi ir no uzņēmumiem, kuriem nav reitings, tāpēc, ka, ja tu emitē dažus miljonus, tev nav jēga pa 500 000 pasūtīt reitingu no investīciju reitinga aģentūras. To vienkārši neatmaksājās, ja tu beigās varētu dabūt tur 1% zemāku likmi. Un, attiecīgi, bet arī nav likviditātes, ģeopolitiskā riska prēmija, un šo visu sasaistot kopā, bieži vien Baltijā, ja skatītos tikai uz finanšu datiem, tad līdzīgi kvalitātes uzņēmumi potenciāli pat ir 2, 3, 4% punktu atšķirības ienesīgumos nekā tas, ko tu varētu dabūt Eiropā. Protams, ka ir jāpēta, ir jāinteresējās, tikko kā tā no reitingi, tur viss ir pašiem jāskatās un pašiem jāizzina, ja? Un pašiem nezinu, tad ir jāatrod, kurš zina, kurš pēta, ja? Bet tās iespējas ir, tās iespējas šeit arī ir. Jā. Starp citu, varbūt pavisam īsi tu vari iestarpināt nelielu iespraudumu par to, ko tu savās apstakā šajā nedēļā un vispār arī nākamajā pētīsi, par ko sagaidīt cilvēkiem. Jā, šajā nedēļā tie, kas jau ir parakstījušies, tie jau ir saņēmuši dažus, bet būs vēl tas. Bet šajā nedēļā, tā kā šobrīd ir aktīvā atskaišu sezona, tad bija par Tallink. Tur es skatīju tieši Hormuz šaurumu ietekmi. Ļoti apskatīju arī. Paldies. Paldies. Ja es apskatīju arī Baltijas likviditāti akcijām, tādā ziņā, ka es vadījos pēc tā, cik ir liels bijis apgrozījums pēdējās 10 nedēļās vidēji, un tad izējot pēc dažiem profesionālu investoru ieguldīšanas principiem, tu vari noteikt atkal, cik varētu būt potenciāli pozīcijas apmēra, tā teikt, ierobežojums, lai tu varētu, plus mīnus kaut kā mēģināt tikt iekšā un ārā, vienas dienas ietvaros. Un tad šāds varētu teikt ceļvedis. Un piekdienā, tad, kad jūs šo epizodi nonāks arī viņi pie jums, tad būs arī jau tie, kas parakstījušies ar e-pastu, tie saņēmuši būs arī Artejā bankas rezultātu apskatu. Un tur ir ļoti interesanti, ka Artejā bankai ir diezgan liela ietekme no pensiju reformas. Un šajā reizē tieši negatīvā. Protams, viens ir skaidrs, ka aizplūst projām līdzekļi, tātad cilvēki izņem ārā līdzekļus, ir nelielas pozitīva ietekme, tāpēc, ka viņi tur vienkārši caur pārskaitījumiem vai ņemšanu ārā mazliet vairāk komisijas samaksāja, bet tas ir niecīgi. Bet tas, protams, ietekmē to, kādi viņiem būs ienākumi arī uz priekšu. Un tad nākamnedēļ nedēļas sākumā būs biržas nedēļas apskats, kā katru pirmdienas rīta 9 no rīta nonāk jūsu e-pastos, un būs aktuālā obligācijas piedāvājuma no Tevox analīze apskats. Un turpināšu ar aktuālajiem jaunumiem, kas nāk ārā atskaišu sezonas ietvaros. Tad augusts būs ļoti, ļoti darbīgs, un tie, kas ir parakstījušies, piedodiet, bet jūsu e-pastos būs daudz informācijas. No manis, jā.
Ļoti labi. Es nezinu, vai tu kas par pamanīji, bet The Economist galvenā redaktore intervēja Ilonu Masku veselu pusotru stundu. Man liekas, tā pilnā intervija varbūt drusku vairāk kā pusotru stundu. Es nezinu, tev izdevās noskatīties, jeb nē. Es Nē. biju ieracies Baltijā. Nu skaidrs. Pastāst. Es noskatījos visu interviju, un es atļaušos tagad varbūt tādos ātros 7 punktos pāriet pāri šai intervijai un pateikt apmēram, nu, kas tur bija un kas mani varbūt arī, kā saka, uzrunāja, un kas varbūt arī investoriem būtu interesants temats no tā, ko Ilons Masks tur runāja. Protams, ka daudz kas, tas, ko viņš stāstīja, bija tāds, nu, savā ziņā tāds zinātniskais, futūristiskais džibrišs, ja, kā to varbūt varētu nosaukt, jo viņš, un tikai viņš var kaut ko tādu runāt, visi pārējie, ja, teiksim, kāds cits kaut ko tādu runātu par nākotni, droši vien viņam rokas uz muguras sasietu, kā saka, kaut kur aizsūtīt, bet, nu, Ilanam, kā saka, tas ir piedodams. Bet tas, ko mēs nolasam, numur 1. SpaceX viņš tomēr viņu kā uzņēmumu vairāk redz kā AI nekā kosmosu. Un tas man kaut kā iznāca no tās intervijas, ja, ka tā likme tiek tomēr likta vairāk uz AI. Nu, interesanti, protams, tas, ka tā viņa atklāsme, biznesa atklāsme, ka pēc SpaceX IPO tā prospekta lielākā daļa nākotnes ieņēmumu arī nu, tā kā nāktu no groka, nevis no krāvu nešanas kosmosā. Un tas patiesībā drusku maina to, ko investors patiesībā pirka, ja pērk SpaceX gadījumā. Kaut gan jāsaka, ir tā, ka Ilons Masks arī skaidri pasaka, ka tāds publisks status viņam ir vajadzīgs tāpēc, lai kapitālā varētu nu, tā kā piedalīties tie mazie investori, bet tajā pašā elpas vilcienā viņš arī brīdina, ka viņš nu, uz Mēnesi un Marsa bāzēm tomēr tērēs naudu, un tas nospiedīs tādu īstermiņa peļņu. Tātad ir nu tā, viņš it kā turpina uzturēt to naratīvu par to, ka tas kosmos ir interesants, bet viņš ir tādā ilgtermiņā. Savukārt, tie lielie ienākumi, uz ko viņš tiešām liek to lielo likumu, ir tas mākslīgais intelekts. Otrs punkts. Tu droši kas par iejaucies, ja tu jūti, ka tev ir kāds komentārs. Otrs punkts ir viens cilvēks risks, proti tas, ka viņš ir tas viens vienīgais. To viņš arī atzina atklāti, ka ja viņu rīt nobrauktu autobuss, ja, tad jautājums, kas notiek ar biznesu pēc tam. Un viņš atbild, ka uzņēmumi īstenībā diezgan labi funkcionētu nu, vairākus gadus. Un, tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir nu, nolicis tādu ceļu karti, līdzīgi kā Apple pēc Steve Jobs. Arī nu, to vīziju kādu brīdi nu, nepazaudēja un nemainīja. Pēc tam jau, protams, viss kaut kas var notikt. Līdz ar to šis ir kaut kas, par ko īstenībā daudzi investori ir viņu uzrunājuši, ka kaut kādā ziņā vajag mazināt to risku, ka tas ir tāds viena cilvēka fenomens. Bet nu, no tā īsti izvairīties laikam jau arī nevar. Numur 3. Skaidrs īstermiņa, ilgtermiņa nesadarības brīdinājums. Viņš atklāti saka, kā viņš koncentrēsies uz 5-10 gadu likmēm un ka portfeļu menedžeru spiediens uz ceturkšņa rezultātiem viņam ir tāds kā traucēklis, bet nu, viņš slavē retail un arī ilgtermiņa investorus, un kas no tā būtu jāsaprot, ka ja tavs mandāts, teiksim, kā ieguldītājiem investoram prasa ceturkšņa prognozējamību, tad laikam Ilons Masks nav kā ieguldījums domāts tev. Nu, tā to varētu teikt. Starp citu, atkal viņš nonāk tajā ziņā pretrunās, jo, protams, viņš apgalvo, ka nauda 2036. gadā vispār vairs nebūs svarīga. Nu, tādā ziņā tas ir tiešā konfliktā ar to, ko sagaida akcionāri. Numur 4. Kur viņuprāt aizies kapitāls? Tātad neatkarīgi no tā, vai tu tici tur robotiem 5 gados un AGI un visiem šitiem te, un arī to, kur Masks liks naudu, tie humanoīdie roboti un AI viņi, nu, viņi būs klātesoši. Tas ir tas, ko viņš tā kā ļoti skaidri un gaiši pasaka, tur arī kapitāls aizies. Viņš prognozē to, ka AI pārsniegs cilvēces kopējo intelektu apmēram 5 gados, nu 10 gados droši, tie ir viņa vārdi.
Un, nu, kas tur vēl bija tāds par humanoīdiem robotiem un to, ka, nu, protams, ar to vairāk darbosies Tesla, mazāk varbūt kādas citas viņa kompānijas, bet tas arī būs kaut kādā ziņā tas, uz ko tiek likt kārts. Piektā sadaļa, ko es piefiksēju, ir tā, ko viņš runāja par enerģiju un čipiem kā to bottlenecku saucamo. Mēs ar Kasparu par šo, starp citu, esam jau runājuši nereizi vien. Nu, to viņš arī uzsvēra, un viņš arī uzsvēra Ķīnas lomu šajā visā, vairāk jau kā elektroenerģijas, varbūt ne mazāk kā čipu, vairāk kā elektroenerģijas jomā. Tur ir teica, ka Eiropai un Indijai kopā, kā arī ārpus Ķīnai, kas ir ārpus Ķīnas, būtu kaut kādā ziņā jānāk kopā un jāsadarbojās. Tas tur tika tā norādīts. Nu, jā, principā daudz kas ir atkarīgs no enerģijas ražošanas, no tiem tīkliem, no dzesēšanām, no čipu ķēdēm, un par to viņš arī daudz runāja. Te, ko mēs runājam par Ķīnu šodien, tad numur 6 ir viņa Ķīnas tēze, proti tā, ka nu, tas kapeks, kas ir tajā virzienā, ja, Ķīnā, nu, tas ir neiedomājami lielāks nekā Amerikā šobrīd, nu, Ķīna tajā ziņā to ralliju mazliet tā kā uzvar, un tur varētu būt problēmas drīzāk nu, ar to, ka tas ātrums ir pa lielu. Nu, jā, tā kā, bet nu, tajā pašā laikā atkal Amerika jautāja, kāpēc sacensībā īsti arī nevar atpalikt. Tur viņiem jātur ir kaut kādā ziņā līdzi. Un tā. Un kas vēl ir, ka Ķīna tomēr arī viņš atzīsta ne vienmēr ļoti precīzi reportē par to, ko viņi ceļ, kādi ir viņu plāni un tā tālāk. Līdz ar to daudz, ko īstenībā mēs par Ķīnu nezinām. Mums tā šķiet, ka daudz kas presē tomēr parādās, bet tā tas īstenībā nav. Un visbeidzot, tas, ko viņš varbūt arī mazliet tā kā atzina, ka viņš pārsi varbūt savā laikā reaģēja ar to savu Dodge, ja atceramies, ja, tad regulatīvais viss tas aparāts un birokrātija, par ko viņš tur tā ļoti iestājās, bet tajā pašā laikā, nu, tādā ziņā viņš neko no tā nenožēloja, bet vienīgais teica, ka varbūt tas zobens ir bijis pārs un šo to varbūt šis tas varbūt arī griezts ne tā kā vajadzēja. Nu tāds tas varbūt kopsavilkums par masku. Ko tev varbūt ir, kas tev ir ko piebilst no tā, ko tu dzirdēji? Kopumā jau tā intervija tiešām ļoti aizraujoša. Viņš ir tāds interesants, ko klausīties. Tā. Mēs neapšaubījām. Viņš ļoti interesants un spēcīgs cilvēks. Un, mēs par šo te varētu runāt stundām ilgi par to, kas tur kā visu kaut kur varētu būt. Man uzreiz gribējās vienu attēlu, vienu mīmu, ko viens tāds Substack autors Dešrab parādīja, atsaucoties uz Ķīnu. Jā. Un jā, tā tad tie, kas varbūt klausās, jā, tad tur ir redzams tas mīms, kur ir durtiņas ar asiņainām pēdām, un ka tur iepriekš bija tekstils, tērauds, saules, elektronika, automašīnas, nu, un tagad Ķīna klauvē pie mākslīgā intelekta durvīm, ja. Un tas droši vien kontekstā arī visu šo iepriekš pieminēto Kim modeli un tam līdzīgi. Un, zin, man īstenībā par pašu šo te nav ļoti daudz ko papildināt, vienīgais no tāda investoru skatījuma arī, ka ir tas, ka ir ļoti būtiska atšķirība, kā tiek uztverta Tesla, piemēram, un kā tiek uztverts tas, piemēram, citi autoražotājs. Šodien bija paskatījies. Tu domā BYD? Nē, nu, piemēram, tradicionālie tur Mercedes. Okay. Tesla novērtējums ir price to sales, ja cena pret apgrozījumu ir 10x un Mercedesam ir 0,5. 20 reizes ir atšķirība šajā te novērtējumā par kaut kādu, nu, teiksim, kā tiek uzņēmums uztverts. Un starp citu, ko tu minēji arī par SpaceX un tieši lielo likmi AI, tad tie, kas bija vairāk skatījušies tieši uz šo te IPO visu dokumentāciju un valuāciju, tur bija ļoti skaidri rakstīts, ka tas ir tieši uz AI un īstenībā tas SpaceX tie ienākumi nākotnes, tās prognozēs, viņi ir ļoti salīdzinoši nebūtiski. Pārējais viss ir tā kā tiešām no šī te AI.
Un varbūt pirms mēs vēl aizējām, mums jau laiks skrien un mums vajag pieķerties Baltijas akcijai, bet pirms vēl mēs aizējām pie tā tieši šajā te par AI un kur varētu būt šāds te, teiksim, crasha, jeb, nu, varbūt crasha nesauksim, bet, nu, par krīzi, jeb par korekciju runājot, kur varētu būt kaut kāda izcelsme, tad viens aktīvu pārvaldnieks, kuram nosaukums ir viņi ir apkopojuši man.com tāds viņiem. Viņi lieli, ja, un viņi ir uztaisījuši, it kā liekas, kas vēl šobrīd vispār taisa kaut kādus pētījumus balstoties uz 2025. gada datiem. Nu, tas taču ir aizvēsturiski informācija, vai ne? Bet kaut vai pēc šiem datiem, un tad tur šī te galvenā tēze balstās uz to, ka, protams, atkal ir uzsvars uz šiem te lūpiem, jeb, nu, to, kur iesaistītie visi tur viens no otra, viens iegulda naudu, otrs spēlē ārā čipus, ja, un kamēr tas viss notiek, tiešām IKP ir, uzņēmumiem ir peļņa un ir apgrozījums. Un tur, kur iet tālāk šie te jautājumi, ir par to, ka jau pagājušajā gadā ir redzams būtisks pieaugums tam datu centru kreditēšanai. Mēs par to arī esam vairāk kārtīgi runājuši. Bet viņu stāsts ir par to, ka investori visticamāk nav, nu, teiksim, tā nesaiešana kopā būs tajā brīdī, kad tiek būvēts datu centrs, investori, kur iegulda, nu, teiksim, asset-backed securities, jeb kuriem nodrošinājums aizmugurē ir datu centrs, viņi paļaujās uz līdzīgu pieejamību, kā agrāk bija nodrošinājumu kāds, piemēram, komerciālais nekustamais īpašums, kuram tur darba mūža cikls, tur 10, 15 gadi un kaut tam līdzīgi. Tad tur, kur sanāk šī lielā nobīde un varētu būt lielā zaudējumi un norakstīšanas un tam līdzīgi, varētu būt tas, ka šiem datu centriem beigās tā praktiski labi lietojamā dzīve nebūs 10, 15 gadi. Tu it kā ieguldi sagaidot to, ko viņš 10, 15 gadus tev nesīs. Bet tas pats Nvidia, viņš tik ļoti ātri viņi ražoja tos savus jaunos no šos čipus, ja tā varētu teikt, to, ka pēc pusotra gada tev vecais čips viņš vairs nav efektīvs. Jā. Un atkarībā no tā, kādu čipu tu izmanto, tu arī būvē to rūpnīcas dizainu. Tas Absolūti, nav tā, ka tev ir jā. tikai viena uzbūvēts viens angārs, un tad tajā tu vienkārši samaini čipus un nāk. Jā, tas tā nestrādā. Es starp citu šito iemācījos no Dells, kas es biju tur biju pie viņiem ekskursijā, un es biju pilnā pārliecībā, ka viņi tur tajā būdā var visu kaut ko krāmēt iekšā. Bet nē, mīļie draugi, ir tiešām ir dizainā un pat tādās niansēs, ka, piemēram, GPU čipi arī atšķirās, ja, un viņu dizaina atšķirās, un ir datu centri, kuri pieņem tādu jaudas un ar tādu salāgojamību, un ir tāds, un ja kaut kas mainās, tu viņus nevar tā vienkārši pārtaisīt. Jā, un šogad tie procesi ir vēl ātrāk pātrinājušies, un vienkārši domājot arī tajā kontekstā par to pašu SpaceX, ka ja viņiem arī ir lielais uzsvars, ir varbūt cik tur viņiem pašiem ir šie datu centri un tā, bet var sanākt tā, ka ir daļa šie datu centri, jā, viņi lielie, kā tie hyperscaleri, viņus nav salikuši savās bilancēs, to ir nofinansējuši visādi šie te private credit un tam līdzīgi, bet var sanākt tas metas piemērs, jā. Un var sanākt tā, ka daļa no šiem ieguldījumiem, un viņi prognozē to, ka tas 2025. gadā bija tas jau lielais tā kā sprādzienveidīgais pieaugums tajos asset-backed, jeb nodrošinājumu tie datu centri, tad skaidrs, ka 26. gadā noteikti tur ir vēl vairāk. Tad, it īpaši ņemot vērā, cik tur visi lielie ziņo, cik viņi ieguldīs Capexā un, šajos kapitāla ieguldījumos Google, Microsoft un kādus astronomiskus ciparus viņi tur sauc, tad viņi saka to, ka tā atklāsme faktiskajā tirgu notiks, investori jau to mazliet ātrāk, bet tas patiesības brīdis būs apmēram 3 gadi pēc pirmajiem šiem datu centriem, kad viņi jau būs tā kā, viņi ir visticamāk kaut kādi jau tur ir tie, kas jau ir strādājoši un palaisti uz šīm te vecajām, šobrīd jau vecajām sistēmām, ja, kad viņi attapsies pēc 2-3 gadiem, ka šo nevienam nevajag. Tas viss ir gandrīz nelietojams, ja.
Un ka tur tad būs gan milzīgas norakstīšanas, jā, un ka tur būs gan šajos te kredīta jomā, viņi mazāk uztraucās par tie, kas ir venture capital, tāpēc, ka tiem vienkārši modelis paredz, tu saguldi visur, un tu ceri, ka tev viens no cik tur izies cauri, un tas tev nosaks visu, bet kredīta ieguldījumos, un tur, kur iegulda gan apdrošinātāji, gan pensijnieki, gan kaut kādi citi lielie šie te pārvaldnieki, tur daudz kas ir balstīts tieši uz kredīti ieguldījumiem. Tur nevar sākties tāda kā panika, ka tur kāds kaut ko mēģina pārdot un tā līdzīgi izraisot tādu, kā savulaik ar nekustamiem īpašumiem bija. Jā, tas ir tas scenārijs, to, ka vienā brīdī ir sākās sabremzēšanās. Viņi arī min to, ka kaut kādus, es varbūt tūlēs padalīšos arī ar vienu ekrānu, kas varētu būt tie signāli, kas liecina par to, ka ir vai ne jau ļoti tuvu. Viņi izmanto daudzus scenārijus un visu kaut ko saka, bet es padalīšos tūlītās ar vienu attēlu no viņiem, un šajā attēlā arī tad agrie signāli ir Nvidia lead times, jeb tad, kad Nvidia sāk samazināt cenas vai sāk kļūt pieejamāki viņa čipi, tas ir ļoti agrs signāls to, ka tur sākās piepildījums, ja tā varētu teikt. Hyperscaleru šis, jeb, nu tad lielo tas ir Microsoft, Alphabet, gaidas, jeb prognozes par to, cik viņi tērēs kapitāla ieguldījumiem, pagaidām iet uz augšu, bet tajā brīdī, kad sāksies piebremzēšana vai korekcijas uz otru pusi, tas ir ļoti arī viens no agrajiem. Nu, pēc tam jau tur vēl vairāki, kur cenu šie te samazinājumi un jā, tirgus kapitalizācija pret ienākumiem, jo vēl viena lieta arī, kas, un tur beigās jau pēdējie tie signāli, ja vēla signāli būs private credit, ja privātā kredīta norakstīšanas. Un kas vēl, jā, arī kaut kādā brīdī vienkārši tā atklāsme atnāks, jo tas, kas nesakritīs kopā, būs šobrīd, tad, kad tas kapitāls tiek ieguldīts, tad, nu, piemēram, tas pats Micron un Sandisk, viņi to naudu milzīgo pelnu šodien. Bet tajā pašā laikā, tad, kad tās iekārtas tiek uzstādītas, viņš uzreiz nenes pretī tādu atdevi, tā kā uz to kapitālu varētu nest. Precīzi. Un tad tur potenciāli varētu būt šīs nesakritības. Ja kāds domā un skatās uz to, ka, hei, jā, bet tas pats Micron tur tirgojās ar 5 vai 6 nākamā gada PI. Principā tik, cik Baltijas akcijas varētu maksāt, ja? Tad es gribētu teikt, tas liecina par to, ka cik maza investoriem ir pārliecība par to, ka viņi spēs uzturēt tādas peļņas maržas. Jo skaidrs ir tas, ka kaut kādā brīdī atnāks konkurence vai samazināsies pieprasījums, un tu vairs nevarēsi ņemt 70-80% bruto peļņas maržu. Un, ja paskatās vēsturiskajos grafikos, un tajos grafikos es skatījos, piemēram, uz atdevu uz pašu kapitālu vai, piemēram, pēc novērtējuma rādītājiem, viņiem ir ļoti izteikti, piemēram, atdevu uz pašu kapitālu, 2 gadi viņi pelna 40% gadā uz savu kapitālu, un pēc tam tur 10 gadi 1%, 0 vai negatīvi, ja? Un tagad ir tas cikliskais, un tā kā tas nav nekas jauns, ja? Ak, Dievs, pasauli ir pilna riskiem. Jā, bet viss normāli, un atkal no otras puses tirgi kāpj augšā pa bažu sienu, ja tā var teikt. Jā. Bet kurā brīdī, kā tieši, jāsako līdzi, neko citu labāku nevar pateikt, jā. Jāsaka, ka Merko Ehitus ir, nu tāda kā akmens, tāds īsts milestones, jeb tāda īsta pirmā pamata akmens ielikšana, varētu tā teikt, Baltijas kapitāla tirgu, jo kompānija ir veca, sena, 90. gads, kotēta biržā ir no 97. gada. Tātad mēs tā varam paskatīties, kas tur apmēram ap to laiku bija. Nu, tad Tallinas biržā nekas tur daudz nedarbojās. Viņi patiešām bija tādi, kas noteica to toni un uzlika to galveno tādu varbūt virzītāju spēku. Un starp citu, šīs kompānijas galvenais arī kontrola paketes turētājs Tomas Annus ir visos laikos Igaunijā bijis viens no tā kā turīgākajiem un arī viens no ietekmīgākajiem uzņēmējiem, ap ko ļoti daudz visādi dažādi, tur pa viņu varētu atsevišķu raidījumu taisīt. Un viņš ir bijis tāds, kurš patiešām viņa komentāri, viedokļi vienmēr ir bijuši ļoti lielu svaru, īpaši Igaunijā. Mēs arī Latvijā šad viņu esam dzirdējuši caur dienas biznesu un citiem mēdījiem. Bet tātad,
Merko Ehitus darbojas būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības jomā Baltijā, šur tur arī mazliet Norvēģijā. Un viņiem ir tāds, kā jāsaka, nu, ļoti klasisks no būvnieka uz attīstītāju iezīmējies ceļš. Ir 35 meitas sabiedrības meitas uzņēmumi. Tur ir viss kaut kas, tur ir sākot ar visādu inženieru tīklu ražošanu, tur būvniecība, protams, pats par sevi daudz un dažādos šķērsgriezumos ir ceļu būvē, manas pieminētāju nekustamā īpašuma attīstība un tā tālāk un tā tālāk. Tā, tur ir lieli tādi jau, kas pats par sevi veidojās kā lieli zīmoli, bet nu, viss tas grupā ir zem akciju sabiedrības Merko Ehitus. Kas jāzina ir par tirgu, tātad būvniecības pakalpojumi ir domāti pārsvarā komerciālai publiskai videi, šobrīd ceļiem, inženieru būvēm un arvien vairāk, sākot no šī pagājušā laikam gada, arī militārai būvniecībai, par to mēs vēl bišķiņ atsevišķi parunāsim. Nekustamā īpašuma attīstīšana, tie ir paši izstrādāti dzīvojamie projekti, ar būvniecību un arī pārdošanu, tātad viņi ir iesaistījušies arī paši, būvē paši tirgo. Un, protams, ka dinamika ir bijusi, jāsaka tā, Merko Ehitus dabūja mazliet ciest no tā, kas notika arī Somijā un Somijas tirgu, un starp citu, no kā Somija vēl joprojām tā īsti nav atguvusies. Bija arī Zviedrijā šī te pēdējo 3, 4, es pat īstenībā jau tagad teiktu gadu nogrieznī tāda, nu tāda pēc liela pārsātinājuma, tāda arī lejupslīde sabremzēšanās, un līdz ar to arī Igaunijas ekonomika, jāsaka arī pēc visādiem sliktiem viņu valdības lēmumiem, bet daļēji arī, nu, teiksim, Merko Ehitus izjuta visu to uz savas ādas, kas notika ar tirgiem Skandināvijā. Līdz ar to, nu, arī Igaunijā tā viņu darbība tika mazliet apcirsta. Bet tikai tāpēc, ka viņi aktīvi darbojas Lietuvā un arī Latvijā, bet jāsaka, Lietuva bija tā, kas viņu grupu izvilka. Kopumā tātad, ja mēs paskatāmies, apgrozījums miljonos eiro 25. gadā ir 311, neto peļņa 40 miljoni, un tur droši vien Kaspars runās par peļņu uz vienu akciju un par dividendēm un tā tālāk, bet pēc būtības tās varbūt lielās līnijas, kas ir jāzina. Apgrozījums tātad ir krities no 24. gada, jo 24. gadā apgrozījums bija 540 miljoni, tātad jūtat, jā, tur ir samazinājums. Ir turbulenti tirgus apstākļi, un tas viss, protams, arī šo pasākumu ietekmē. Tagad, ja mēs paskatāmies, tad pasūtījumu portfelis, ko būvniecībā skatās uz priekšu mazliet, lai prognozētu arī, kādi būs tie nākamie periodi, ir šobrīd sasniedzis vēsturisko maksimumu, tātad tas ir 826 miljoni eiro. Tas ir tas, ko janvārī viņi piefiksēja kā Noslēgtie kopējo līgumi, apjomu. bet vēl neizpildītie darbi. Absolūti, jā, precīzi, jā. Un lielākais komplekss ir Lietuvā tas Rūdiņinkai militārais komplekss, tas ir, protams, viņam ienes visvairāk. Un es kā šodien atceros, kad Kaspars stāvēja uz pasākumā uz skatuves vienā, un mēs tur runājām par to, tur bija tāda saruna par tām akcijām, kuras ir vērts skatīties un pētīt, un tieši tā iemesla dēļ, kā militārā rūpniecība visticamāk tiks uzticēta tādiem labiem, lieliem, stabiliem profesionāļiem šeit Baltijā, Merko Ehitus tika vērtēta kā īstenībā perspektīva, akcija un tā tālāk, bet vai tas ir piepildījies, pastāsti? Jā, tas bija piepildījies gaidās līdz 25. gada vidum, un iepriekš viņiem gāja ļoti labi tādā ziņā to, ka viņi
ar šajos te gados pamanījās pārdot daudz īpašumus, labi nopelnīt līdz pat 25. gada vidum. Un, kā viņi paši teica, nu, tie bija principā arī pārdoti attīstāmie objekti, kas bija pa agrākām cenām, saslēgti līgumi, bet jau jaunā laikā, kad nekustamā īpašuma cenas bija pieaugušas. Un pēc tam ņemot vērā gan zemāku aktivitāti Igaunijā, tur bija arī izaicinoši, un arī jaunie būvniecības līgumi jau atkal gāja par citām cenām. Un te man īstenībā būtu jāparāda grafiks, un vēl uzreiz jau pasakot par šo te par militāro būvniecību. Tas, ko man gribētos izcelt no pirmā ceturkšņa, vai pat arī pagājušā gada 4. ceturkšņa, tagad no galas neatceros, kurā tas bija īpaši izcelts, bet vienā no šiem te diviem vadības komentāriem bija komentārs par to, ka ja ir šī te order books, jeb šī te bilance, tad neizpildīt nākotnes darbiem ir super augstā līmenī, bet uzsvars bija uz to, ka ir ļoti asa konkurence, un tas nozīmē to, ka ir diezgan liels spiediens uz peļņas maržām. Noprotams, ka no šī teiktā, noprotams to, ka labāk ir darbojamies un kaut vai ir liels apgrozījums, bet ar mazākām maržām nekā nav vispār, ja? Līdz ar to lai gan ir šī te milzīgā lielā darbu gaidas nākotnē, noslēgtie līgumi, tas automātiski negarantē par to, ka būs lielāka peļņa. Un te es gribētu atkal pie šī te manis ierastā, ko es rādu vienmēr grafiku, un tāpēc ļoti izteikti varam redzēt, kur bija ļoti pozitīvi novērtēti rezultāti, tātad no 24. gada līdz 25. gada vidum, un tā akcija tur burtiski kāpa augšu. Man liekas, tur arī bija gaidas par visādiem šiem te objektiem, un viss tika cenots iekšā, kas nākotnē būs. Tur Rail Baltica, jo tas viņiem arī ir nozīmīgs ienākuma avots. Un kaut kādi militāriem, vēl kaut kas, bet tad sākās vājāku paziņojumu laiks, kur vienkārši katru ceturksni ejot uz priekšu, salīdzināmie rādītāji kļūst vājāk, un es te kaut kad iepriekš arī biju jau pieminējis to, ka mani novērojumi rāda, ka tajā brīdī, kad ir pieaugoša tekošā peļņa uz 12 mēnešiem, ir lielāks potenciāls ieraudzīt akcijas cenas kritumu un kāpumu un pretēji. Ja? Tad, kad ir kritums šajā 12 mēnešu tekošajā peļņā uz vienu akciju, tad arī mēs varam ieraudzīt akcijas cenai kaut kādas korekcijas. Te gan jāsaka to, ka pagaidām tā korekcija nav. Es īstenībā varētu saprast, ja ir ilgtermiņa akcionāru bāze, kuriem šis uzņēmums patīk un viņi uzticās vadībai, akcionāram, ko viņi dara, un tu neesi tāds, kas lēkā iekšā ārā, priekš kam to tagad pārdot to akciju. Un tāpēc tā akcijas cena nav nokritusies zemāk, lai gan es, manuprāt, biju arī rakstījis vēl gada februārī, manuprāt, es biju rakstījis arī par to, ka, manuprāt, šai akcijai drīzāk atbilstoša cena būtu, ņemot vērā tā brīža rezultātus, kad 23 eiro vai 20, kaut kas tam līdzīgs. Tad vēl turpmāks kritums uz leju. Un ja mēs paskatītos šos te novērtējumu rādītājus, tad mēs arī ieraudzītu to, ka akcija šobrīd kopumā ir salīdzinoši dārga. Ja šis PI rādītājs, ja cena pret peļņu ir 14, tad mēs skatāmies vēsturiski, te vairāk ir dominējušas, varētu vidējo izvilkt kāds 9-10. Un attiecīgi, bet tas ir normāli, tā kā nokrītas peļņa un nav nokritusies tikpat daudz akciju, tev tā akcija izskatās dārga. Un savukārt pēc citiem rādītājiem, man gribētos teikt arī gan cena pret bilanci, arī viņi izskatās līdzīgi, salīdzinoši padārgi, un cena pret apgrozījumu tur vēl vairāk. Ja. Līdz ar to man personīgi šī akcija šajā brīdī nešķiet pievilcīgi novērtēta. Ko es gaidītu to brīdi, kad atkal parādās pieaugoša tendence šajā peļņā uz vienu akciju, vai arī akcijas cena ir būtiski nonākusi lejā, bet nav teikts, ka tas notiks. Tas arī var nenotikt. Tā akcija var vienkārši diezgan ilgu laiku turpināt atrasties uz vietas. Un tas tāda vispārīga, ja tāda plaša skatījuma analīze, un tālāk jau viņiem ir jāziņo savi finanšu rezultāti. Bet es domāju, ka tajos, kas ir tie īpaši lielie objekti, tur noteikti ir bijusi liela konkurence, un tur ir iefiksēti iekšā kaut kādas peļņas maržas, kas viņiem ir skaidrs, tāpēc to viņi iepriekš arī ir pateikuši.
ka tur ir bijis spiediens, un, nu, kā būs uz priekšu, vēl būs noteikti arī atkarīgs no tā, cik droši vien labi jutīsies arī Igaunijā gan patērētājs, kurš ir gatavs pirkt īpašumus, un kā ies šajā tirgu, jo iepriekš viņiem daži gadi bija diezgan grūti Igaunijā. Jā. Saki, Kaspar, vai tu redzi, ka investoru aktivitāte tieši uz šo akciju ir tāda citādāka nekā varbūt uz citiem, jo tomēr mēs pēc Baltijas tirgu, ja tā salīdzinām kopumā, viņi ir tādā pašā aktivitātē investori. Um, nu, vispār es domāju, ka diezgan līdzīgi. Diezgan Okay. līdzīgi. Kā vidējais, jā? Kā vidējais Nu, vērtējums. jā, bet tādā ziņā to, ka nu, viņiem, tur, protams, ir lielāka akcija, viņiem ir lielāks apgrozījums jā, nekā mazākām akcijām. Tad, kad es esmu runājis ar igauņu kolēģiem, un tie atkal nu, arī saka to, ka šī akcija arī ir diezgan lielā cieņā. Tādā ziņā to, ka ir Viņa ir ilgtermiņa vecā investori, kuri akcija, jā. bijuši ar to akciju, cik, un tā kā te droši vien atsauktos, nu, varētu izmantot. Vienā citā intervijā viens investors bija stāstījis, kādās kompānijās viņam patīk ieguldīt tur, kur viņš runā ar uzņēmumu lielāko akcionāru, un viņš tur kaut ko aktīvi strādā, un viņš viņam prasa, kāda mums tur akcijas cena mūsdienās ir. Nu, tā kā tas akcijas cena ir tik ļoti nesvarīga, ja tu to ieguldi 10 gadēs, tad es domāju arī, ja tu esi bijis šajā ar viņiem visiem kopā, un tu esi redzējis dividendes, ja, tad viņi ir labs dividendžu maksātājs. Protams, ka pēdējā dividenda bija mazāk, jo bija mazāk šī neto peļņa, un jautājums arī uz priekšu, cik viņi varēs izmaksāt dividendēs, un vai tā atgriezīsies iepriekšējos līmeņos, augstajos, pat kaut gan varbūt iepriekš bija paaugstināti šie dividendžu līmeņi. Un es esmu dzirdējis no igauņu investoriem ar tādu to, ka nopērc vienkārši Merko un saņem katru gadu pa savam eiro dividendē, ja, un sēdi. Es domāju, ka tur ir noteikti daļa investori, kuri vēl joprojām šādi arī vienkārši sēž un labprāt piedalās šajā kopējā stāstā. Jā. Bet tad, kad mēs paši, nu, tā kā jauni, ja mēs vēl neesam šajā stāstā piedalījušies sen un lielu multiplikātoru neesam redzējuši pieaugumu, ja, tad daudz ko maina tas, pa kādu cenu mēs nopērkam. Vai mēs nopērkam dārgi, vai mēs nopērkam lēti. Un noslēgumā varbūt pavisam īsi 2 minūtes mēs varētu pakomunicēt par komentāriem. Komentārs Man bija pavisam viens ātri, jautājums, Kaspar. es gribēju tev pajautāt jautājumu. Vai, ja mēs šeit pieminam kādu akciju, vai tā ir konkrētās akcijas reklamēšana vai nē? Nu, man tur vienā sociālajā tīklā viens tā kā ierakstīja komentāru, kāpēc tu šitos tik ļoti reklamē? Jā. Es nereklamēju, es rakstu par tām, es runāju par tām akcijām, kas ir Baltijas biržā. Cilvēkiem tas interesē, un mums tos akcijas ir tik, cik viņas šeit ir. Mans fokus ir Baltijas akcijas, un es to neuzskatu par reklamēšanu. Es arī nesaku pērc vai nepērc un Jā. tam līdzīgi. Bet kā tu domā, tā ir reklamēšana vai nē? Nu, piemēram, mēs šodien Nē. reklamējām Merko Ehitus vai nē? Īsti nē, tāpēc, ka mēs runājam par kapitāla tirgu kopumā, un kapitāla tirgus, tātad, ja mēs tā skatāmies, šis aspekts, kas ir akcijas un birža, ir pilna ar dažādiem uzņēmumiem, un pēc būtības runājot par vienu akciju, tas, uz ko mēs droši vien arī Kaspar ceram, ir, ka cilvēki ieskatīsies, atvērs vaļā, paskatīsies visu to listi un tomēr salīdzinās, kuram vairāk, kāda kur ienesība, un paskatīsies uz vēsturiskajiem, teiksim, kaut kādiem rādītājiem, paskatīsies uz kaut kādiem trendiem. Labi, tā ir viena akcija, par ko mēs varbūt šodien runājam, bet pēc manas tādas, nu, sajūtas ir tā, ka, nu, tu jau gribi, nu, pēc iespējas vairāk to informāciju, un tad ir tas, ka tu ieeji kaut kur tālāk, meklē kaut ko tālāk, un tad tu tur atrod vēl 2, 3 un 4 brendu. Un kā tev liekas? Jā, es neuzskatu, ka to arī to, ko es daru, ka tā būtu reklamēšana. Bet Reklamēšana, īpaši jā. vēl uzņēmumu pamatdarbības nekādā veidā. Jā. Es runāju tieši par akciju no investoru skatu punkta. Jā. Jā, un gala beigās arī tas, ko man šad un tad pārmet, ir, ka, jā, nu vienalga, vai man kāds maksā vai nemaksā, es tāpat runāju par biznesiem, es saucu tos uzņēmumus vārdā arī savā raidījumā, un es domāju, tas ir tas, ko, nu, vismazākais, ko mēs esam pelnījuši, jā, teiksim, kad tie cilvēki gan auditorija, jā, arī uzzina gan par jauniem uzņēmumiem, gan par to, ko viņi dara, gan par veiksmes un arī neveiksmes stāstiem. Nu, tas viss tiek tādā ziņā arī caur mums un caur mēdījiem un citiem spēlētājiem arī pasniegts.
Mhm. Nu, tas tā. Labi, nedēļas raidījums atkal mums ir aizritējis. Mēs atkal būsim nākamā piekdiena atpakaļ. Vasara turpinās, un arī notikuma akciju tirgu un obligāciju tirgu notiek. Tā kā būsim atpakaļ. Atā. Visu labu!